Labdien visiem! Sandis Latons, DC Energy, kārtējais mūsu objekts. Droši vien jau pamanījāt stiliņu. Viss ir nožogots. Ēka 800 kvadrātmetri, B klases, nedaudz izolēta, uzstādīti 2 templāri siltumsūkņi, katrs ar jaudu 46 kW. Pie aprēķina, ka pie -20 katrs saražot 30 kW siltuma jaudas. Split versijas. Ja gribās redzēt ko vairāk, nāciet iekšā. Kad jums nav katlu telpas, var klasi pārveidot par tehnisko telpu. Nāciet iekšā. Tādā vecā paudze, labā vecā krāsniņa. Izpildījums dalītā tonīgā tvertne, katra pa 500 litri, backup heaters, elektriskais split versijas ar atdalītiem cirkulācijas sūkņiem. Viss iet vienā kolektorī un aiziet uz centrālo sistēmu. Kā jau es teicu, sistēma ir vecā, vecie radiatori, terauda cauruļu sistēma. Kāpēc izvēlēta split versija? Siltumsūkņiem ļoti nepatīk glikols, jo glikols ir hidroskopisks. Glikols slāņojās, ar glikolu vajag apieties uzmanīgi, vajag ievērot glikola ražotāja instrukcijas un tā tālāk. Siltumsūkņu ražotāji negrib ieteikt lietot glikolu siltumsūkņu sistēmās. Tāpēc šeit ir split versija savienota ar freonu caurulēm, bet ja mēs tomēr skatāmies nākotnē, nākotnē mūs sagaida tikai monobloka sistēmas ar 290 gāzi. Tur mēs pielietosim ūdeni, bet tur būs dažas citas drošības sistēmas, tādas kā drošības svārsti vai UPS sistēmas nepārtrauktai cirkulācijai. Nebaidamies no siltumsūkņu tehnoloģijas un izvēlamies jaunas paudzes apkuras sistēmas.